Nu, tad mūsu īsais ieskats kultūras un radošās industrijās un galvenajā diskusijā par kultūras un radošām industrijām. Kāpēc Radi akadēmijai šāds konteksts ārkārtīgi svarīgs? Šeit jūs redzat visas, varbūt pat arī ne, jo vēl zem dažām slēpjās padziļinātāks apakšnozaru dalījums, bet jūs redzat galvenās apakšnozares, ko mēs identificējam runājot par kultūras un radošo sektoru. Centrā vairāk ar kultūras un mākslas saturu, vai plašāk tālāk saistībā ar tehnoloģijām un iespēju šo saturu intelektuāli izmantot un piedāvāt dažādus produktus, pakalpojumus šajā sektorā. Kā jau redzams, šis apvienojums ir ārkārtīgi plašs, un patiesībā mums skatāmies uz to, kā uz kultūras un sociālo ekonomisko apvienojumu. Mēs tā vienmēr runājam, kultūras un radošās industrijas, tur būs kultūra, tehnoloģijas, biznesa. Bet būsim godīgi, no otras puses tas rada lielu apjukumu. Un šis argumentu apvienojums ir tieši tas, ka šīs pamatīpašības katrai nozarei nav homogēnas un visi nav tādā vienā vilnī. Un nav iespējams ļoti tā paši identificēties ar visu šo plašo sektoru. No otras puses, tas dod mums daudz vairāk iespējas, tas dod mums satikšanās punktus, šos krustpunktus. Un es patiesībā esmu aizrāvusies ar šo jēdzienu tieši tāpēc, ka redzu tur to potenciālu jaunām sadarbībām, jaunām iespējām, kur mēs principā ar jebkuru nozari varam veidot jaunas iniciatīvas, pārklājās mūsu intereses, viņas saskarās. Un, te ir tā iespēja, ka mums ir kaut kas kopīgs, mums ir kaut kas vienojošs, un tas ir šis jēdziens kultūras un radošās industrijas. No vienas puses sarežģīti, no otras puses varbūt pat daudz vairāk iespēju veidojoši. Un viens no tiem centrāliem šī jēdziena iemesliem, kāpēc tas ir radies, ir vārdu savienojums kultūra un industrija, kas, protams, ir attīstījies balstoties uz radošumu, kas ir ļoti, ļoti cieši balstīts intelektuālajā īpašumā, un mēs, principā, visās nozarēs redzam, ka tas ir tas vienojošais aspekts, ka mēs runājam par radošo sektoru. Ļoti lielu nozīmi piešķiram simboliskajai vērtībai, tātad šim te iekodētajai nozīmē, kāpēc mēs runājam par mākslu un kultūru. Un te nāk praktiskā puse, praktiskais skatījums, lietojamība un radīšana. Radīšanas veids, kas var ārkārtīgi atšķirties, bet ir jebkurā gadījumā vienojošais aspekts, ka tiek radīts sākot no mākslas darba, beidzot ar interaktīvām programmatūrām un televīzijas programmām. Tas, kas iezīmē šo diskusiju, ir mūžīgais pretnostatījums par to, ka koncentrēšanās uz inovācijām, konkurētspēju un šiem ekonomiskajiem ieguvumiem zināmā mērā aizēno kultūras attīstības sociālo vērtību. Un tas ir diskurss, kurš ir patstāvīgi klātesošs, un tas ir tas, ar ko mums ļoti bieži nākās atkal attaisnoties, ka netiks pazaudētas mazās iniciatīvas, netiks viņām nodarīts pāri. Ja mēs paplašinām to skatījumu un mēs saredzam iespējas, kur šīs industrijas var savienot savu sadarbību, tas nenozīmē uzreiz automātiski noniecināt kultūras māksliniecisko vērtību un sociālo vērtību. Un tas ir viens no tādiem būtiskiem diskursiem, kas vienmēr sekos līdzi jēdzienam radošās industrijas. Un šeit jūs redzat vienu no Eiropas komisijas pirmajiem definējumiem par to, ka kultūras industrijās šis te aspekts tiek skatīts par produktu un pakalpojumu radīšanu, kas ietver kultūras izpausmes neatkarīgi no tās komerciālās vērtības, tad radošās industrijas tiek skatītas jau kā ieguldījums, kā funkcionāls risinājums, kā lietojamais risinājums, kas šeit nošķir kultūras no radošajām industrijām. Tātad 2013. gadā jau nākam klajā tātad Eiropas komisija nāk klajā ar paplašināto definīciju, apvienojot tās visas kultūras un radošajās industrijās, sakot, ka jebkura no kultūras vērtībām vai mākslinieciskām radošām izpausmēm neatkarīgi no tā, vai tā darbojas tirgus apstākļiem, orientēt uz tirgu, vai neatkarīgi no struktūras, vai tā ir un neatkarīgi no tā finansēšanas veida, kas ir vēl viens būtisks aspekts, jo šeit mēs runājam arī par iestādēm, kuras tiek finansētas, tā būs daļa no industrijas.
Un šī sadarbība ietver visu šo procesu, un tas viss kopums mums ir svarīgs. Mazās iniciatīvas, lielās iniciatīvas, mazais mērogs, lielais mērogs, stiprināta kādā konkrētā vietā, brīvajā tirgu absolūti konkurētspējīgu un eksportētu produktu un preces. Tā kā šī vispaplašinātākā definīcija šobrīd ir arī tā, ko visbiežāk izmanto runājot par to, kā mēs definējam radošo sektoru, kultūras un radošo sektoru. Un jāsaka, ka, protams, ka pēdējās 10 gadēs mēs dzīvojam radošajā pavērsienā, kur uzmanības centrā šis radošums, un tāpēc arī tik daudz ir šo diskusiju, ka radošums ir kļuvis par ekonomikas virzītāju, darba virzītāju, pilsētas attīstības virzītāju. Viens no centrālajiem jautājumiem tad ir radošais pavērsiens. Mēs vienkārši skatāmies uz jebkuru lietu, jebkuru attīstības scenāriju kā caur radošumu prizmu. Šis ir ilgstoši jau diskusiju objekts, līdz ar to šī te apakšnozara savienojamība, zināšanu izplatīšana, un kas tiek ļoti būtiski akcentēts, un kas arī mūsu gadījumā ir svarīgi, šie pārneses efekti no vienas nozares otrā, savstarpējā sadarbība, kas nav uz patēriņu vērsta, kas uzreiz nenozīmē, ka mēs tikai vairāk patērēsim un radīsim aizvien vairāk nevajadzīgu lietu, bet mēs arī dodam iespēju radīt, veidot pieredzi, radošu telpu, veidot jaunas tirgus nišas, radošas, vajadzīgas, nopietnas, nozīmīgas iniciatīvas ar lielu pievienoto vērtību, kas ir balstītas šajā iespējā savienot apakšnozares, sadarboties savā starpā, pārnest šīs zināšanas. Un šos pārneses efektus tiešām arī kā sajust tajā visā milzīgajā, netvaramajā, dažādo nozaru tīklojumā, par ko mēs runājot par radošajām industrijām. Un tad vēl viens vārds, ko es jau pieminēju, ir šis tīkls, un kultūras radošās industrijas tiešām ir nevienmērīgi sadalītas reģionālās, nacionālās, starptautiskās telpās, jo šie radīšanas tīkli ir svarīgi. Un tas pierāda to, ka viens mazs keramikas uzņēmums dziļi mežos, varbūt ļoti plašos starptautiskos tīklos, un vietēji par viņu var neviens neko nezināt. Jo viņam pietiek ar šiem starptautiskajiem tīkliem, viņš sūta savus mākslas darbus, viņš sūta savus lietojamos produktus caur dažādiem kanāliem, caur pasaules mērogā viņš ir ļoti labi savienots, viņš apmainās ar informāciju, ar zināšanām, bet šis tīkls var būt arī nošķirts no citiem tīkliem, un viņš var būt ļoti savdabīgs. Kas ir mūsu interešu lokā? Mūsu interešu lokā ir zināt par šiem tīkliem, jo iespējams, ka šos tīklus vienu liekot uz otru, mēs varam runāt tiešām par ietekmi arī vietējā mērogā un reģionā. Un tas ir tas, par ko mēs runājam ļoti daudz, un kas cieši saistās ar Radio akadēmiju, ka šie te radošās izpausmes un produkti, ka tiem ir vietai specifiski resursu ļoti liela nozīme. Šie te vietējie simboli, tradīcijas, zināšanas, materiāli, prakses, saikne ar vietu var kļūt par ļoti spēcīgu, domājot perspektīvā par reģionālām misijām, par ļoti spēcīgu avotu, lai radītu jaunas, un kas nav atrauts no tās simboliskās vērtības, kas nav atrauts no tās zināšanām, tradīcijām, kas ir konkrētajā vietā uzkrātas. Līdz ar to man liekas, ka šo pētnieka uzsver, bet mūsuprāt arī iekļaušana, kas kļūst par vienu no tādiem vietējiem stāstiem, vietas identitātes nozīme, vietējā simboliskā kapitāla nozīme. Tās var būt pilnīgi specifiskas stratēģijas, kas pievienojot šiem te produktiem vērtību un pakalpojumus, bet viņas ir cieši saistīts arī ar iekļaujošu vidi un ar apzināšanos par šiem te procesiem, kurus mēs radām. Runājot par šīm te lokālajām aktivitātēm, kas ir balstītas kultūras mantojumā, pētnieki uzsver, ka iekļaušana, kas ir interesanti, šajā brīdī kopiena kļūst ļoti vērtīga, jo kopiena ir tā tradīciju glabātāja, kaut kādā zināmā mērā tradīciju pārnese, un individs pret kopienu vairs netiek pretnostatīts, jo šeit tās zināšanas var tikai paplašinot. Un jo vairāk varam paplašināt, jo lielāku varam iesaistīt to skaitu, un tas nenozīmē lokāli, tikai tas nozīmē arī starptautiski, bet šādā veidā tas kultūras mantojums tiešām ir dzīves un tiek pielietots un ir vajadzīgs.
Nu, un tad mēs esam nonākuši līdz manam pēdējiem slaidam par to, ka uzņēmēja darbība šajā stāstā ir tas mehānisms. Uzņēmēja darbība ir tas veids, ar kuru šo kultūras mantojumu, ar kuru mūziku, ar kuru skatuves mākslu, ar kuru šīs zināšanas mēs varam un šos talantus apzināti, mērķiecīgi virzīt un saprast, vai tas mums iekļaujās vietējā ekonomikā, vai tas mums jau ir eksporta produkts, vai šeit starp radošiem profesionāļiem, vietējām kopienām, jā, iespējams, dažos veidos arī sāsinās spriedze par šo vietējo identitāti, un citos gadījumos vienkārši tas paplašina pieredzi un veido jaunas pieejas un dzīvesveidu. Un mēs šeit nerunājam tikai par radošo turismu, bez kura vispār nevar iztikt, bet mēs runājam arī par kvalitatīviem produktiem, pakalpojumiem ar nozīmīgu ietekmi, kas tiešām sniedz sajūtu, ka tie mērķi tiek sasniegti visi. Un kas man liekas ir būtiski runājot par uzņēmējdarbību šajā radošajā sektorā, ka nav mērķis. Var jau būt, ka kādam ir tikai viens mērķis, bet man gribās idealizēt mazliet to, ka šeit ir tā iespēja sasniegt tos vismaz 2, 3 mērķus. Ja? Jo tāpēc mums nāk klāt sociālā uzņēmējdarbība, sociālajie mērķi, tāpēc mums nāk klāt mākslinieckā darbība. Mēs gribam sasniegt tos mākslinieciskos mērķus, un viņus var sasniegt. Tas nenozīmē, ka mums vienmēr ir jāizdara izvēle vai nu to, vai nu šo, ka šajā kultūras radošo sektoru skatot tādā plašākā veidā, kā vietu, kā vidi, kurā mēs radām tās savas iniciatīvas un veidojam uzņēmumus, tad tas ir tas, kas var dot patiesi pievienoto vērtību.